Nu, viss jau sākās tikai ar to, ka, ja cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, nu, to es arī cenšos arī izdarīt. Vēl šodien jau tas arī tas pats ir, kad nezinu, no kā tā slimība rodās, ja? Un kādas tev perspektīvas ir nākotnē. Vajadzēja atkal iet daudziem kopā, lai sāktu domāt, kā varētu to slimību izārstēt. Bet tā nav izārstējama, tā progresē līdz paralīzei. Tas nav tā domāts, kad tu iesāsies tur tai nodaļā, nu tad tu esi vienīgais, par kur tev domāts, bet viens otram savu atbalstu, savu zināšanas, savu veiksmi, savu neveiksmi, savu visu pārējo sadalās. Tu neesi viens, tu esi kopumā ar visiem pārējiem. Tāpat šodien vēl tie paši cilvēki, kuri tagad ir vēl tagad, viņiem ir tādas problēmas, kad viņam jāsaka, tā ir puscilvēks ir un otra pusīte nav. Ir ļoti arī maniem slimniekiem, maniem cilvēciņiem, kas mēs esam kopā, ir tādi, kas ir valsts izpētes programmās, tā jāsaka, izpētes programmās, un viņi ir saņem zāles, bija no sākuma tikai bija tabletēs jau ar tabletēm. Tagad jau injekcijas ir, un tie doktori jau šodien ir zinošāki. Šie cilvēki ir ļoti, var sakot, saprotoši un tādi, kas vēlās viens ar otru satikties. Nav tādi, tā kā, teiksim, es esmu ja man tik vai man, bet katrs domā arī pa blakus savu cilvēku, līdzcilvēku, Nu, un ļoti jau daudz mums tie cilvēki tādi, kas tie ģimenes locekļi, tie ļoti palīdz. Paldies jāsaka visiem tiem, kas katrs savā spēkā, savā, teiksim, veiksmē, kā ir, dalās ar pārējiem. Maniem slimniekiem ļoti patīk tādi interesanti projekti, tādi, kur arī uz vietas paši arī var darboties un viss kaut kas, tā kā nav tikai tik daudz vien, kā tur apskaties un aizbrauc un viss. Esam piedalījušies arī, teiksim, uz Paņeviežiem aizbraukuši, lai tur piedalītos arī, kā projekts bija, mēs apskatīti tur Paņeviežas to nodaļu. Un tad jau mums, ka bija kāda pasākuma te bija, tad jubileja bija Runtāles pilī. Mēs arī uzaicinājām viņus, mums ir kopīgi darbības ir bijuši. Jo es esmu visus gadus, 5 gadu jubileja, 10, 15, 20, 25. Te vēl tagad ir palikuši 30 gadi. Mēs visus gadus tos esam bijuši kopā. Bet tie cilvēki jau man ir ļoti daudz tādi, kas ir vientuļi arī. Vai arī ģimenīti ir tur vīrs, bet viņš ir viens, viņš ir ar savām bēdām, viņš ir viens mājās. Un ir tādi, kas nevar tikt līdzi nekur tā. Tad pie tiem es arī pati braucu. Mēs esam, kādreiz, ja mēs bijām 25, 32. Un tagad ir tikai palikuši 20 cilvēki. Tad, ja kaut ko es iesācu, dari, un saproti to, ka, ja cilvēkiem tu esi vajadzīgs, tad
Ja tu esi tik spējīgs, ka tu vari otram palīdzēt to, kad viņam ir pienākusi tā grūtības brīdis vai kaut kas tāds, pats tu esi gandarīts to, ka tu esi veicis ne jau tikai sevis pēc, bet viņu pēc, tu esi veicis kaut ko labu.